Es esmu izmazgājis matus, šoreiz novilku ilgāk. Beidzot es varu kaut ko ierakstīt, jo, protams, es jau biju sasniegusi tādu punktu, ka man negribējās arī ne kameras slēgt iekšā, bet vispār tāds sasniegts ir tāds pirmais nogurums, pirmās ilgas pēc mājām. Vakardien totāli tās atnāca, jo atkal liela lietus. Un no vienas puses mēs aizbēgām no Dolomītiem laikapstākļu dēļ, tajā pašā laikā dienvidos arī nav tā, ka mūsu lūteni tikai ir saule un baseiniem, bet vakardien vilkām pat slēgtos apaus. Garās bikses džīnses. Bet esam pie pilsētas Asīzes, Green Village Asīzī, saucās kempings, un te arī mājiņas. Apkārtne ļoti jauka, patīkama, protams, un iespējams būsim šeit kopā 3 naktis, vēl nezinām, tagad gaidam šatlu un pirmo reizi dosimies uz Asīzi. Tā mēs staigājam pa Asīzi, augšā lejā bijām tā saucamajā Svētā Franciska bazilikā un uzkāpām arī šajā tornī šeit. Un pētam tādu vēsturīti un laiks ir ļoti nesaprotams, kad mēs pametām kempingu lija un bija vēsīgs vējš un tagad ir ļoti karsts. Tā kā, bet šī ir tāda svētā pilsēta, tā kā labi vien ir, kā esam tādi bišķiņi piesagušies. Burzma, daudz svētceļnieku. Tāda šeit atmosfēra. Vizuāli bišķiņi atgādina Voltēru. Balodes. Ļoti daudz baložu šeit. Vakar vispār neko neierakstīju. Negribējās. Un gribējās vienkārši tādā mieriņā būt. Šajā kempingā pie Asīzes mēs kopā esam 3 naktis. Tagad brauksim prom tālāk uz rietumu, uz Toskānas pusi, uz Montepulciano un Voltēru. Un tad droši vien atpakaļ caur Dolomītiem uz Latviju, bet vēl nezinām. Skatāmies visu laiku, sakojam līdzi kādu laikapstākļu Dolomītos. Bet šis kempings, sākumā mēs atbraucām, bija lietains un bija tā nepārāk. Patiesībā, ja ir sauss un silts laiks, tad nav nekādas vainas. Te ir šīs milzīgās lietasargu priedes, visa zeme ar tām milzīgajām skujām. Tā teritorija ir liela, futbola laukums, slēgts laukums, kur var ar sunīti iet skriet, bērnu laukums. Diemžēl bērnu laukumā gandrīz visas iekārtas ir bojātas vai ieplīsušas, un tad tur var satraumēties, vai tur šūpolēm tur izplistas viena maliņa. Jāskatās līdzi. Tas labierīcības ir šādā ēkā. Es Uldam teicu, šī ir tāda telpa, kur reāli var šausmas filmēt, jo te ir, tā kā pirmajā šeit ir vīriešu dušas, toaletes, izlietnes, un otrā pusē sieviešu, un tad te var iziet cauri, un otrā pusē var mazgāt traukus, var mazgāt veļu, bet viss ir tāds, es nezinu, Ulds teica 30 gadus, maybe, varbūt vēl vairāk, bet nav īpaši labi uzturēts un kopts. Nav jau arī kā tā, ka netīrs, bet nav arī tā, ka būtu patīkami. Piemēram, toalete ir vienā pusē ir caurumsgrīdā, kā jau es vienreiz minēju, otrā pusē ir podi, bet bez brilles. Un tad toaletes papīrs ir kaut kur kādās random vietās, un roku ziepi dozatoros arī tur, no 5 vienā ir ziepes. Tie ir tādi it kā sīkumi, bet tās higienas lietas, germofobiskās lietas, tās man svarīgas.
Tā, tagad taisamies, esam sakrāmējušies un tūliņ braucam. Bet mums viss ir labi. Nu jau pa tām pēdējām dienām nav man bijuši vlogi, jo vakar mēs pusdienu bijām pie baseina, pēc tam vienkārši ļāvām brālim pagulēt dienu busiņā, un pēc tam tikai pēcpusdienā vakarā braucām ar riteņiem. Izbraucām ļoti skaistas takas gar vīnaugu lājiem, gar olīvu kokiem, gar upi, kas ir izkaltus upes gultne. Arī bija skaisti, bet var redzēt, ka tā velo taka, ka tā velo taka, ir aizlaista, nolaista. Tur ir kādreiz bijis forši, pirms 20 gadiem tur bija forši, bet tagad tur neviens vispār nav kopis. Un tā, bet pilsētiņa tā, kas te blakus, skaista, omulīga. Un noķērām tādu foršu vaibiņu. Patiesībā tajā pilsētiņā, kas te ir ap stūri, tur tiešām bija tādas vietas, kur cilvēki nerunā angliski, kur ēdienkartes nav angliski, kur viss tā uz mums brīnījās, ka mēs bijām bezmazliet vienīgie turisti. Un tad jau, kad izbraucām tuvāk tur Asīzai, tad jau tur atkal sākās turisti. Bet kopumā esam apmierināti. Šī bija interesanta pieredze. Esam gatavi doties tālāk. Šeit ir ārā izlietnes, ir arī iekšā lietas, bet gribēju parādīt, ka Asīze ir kaut kur tur. Tā kā var redzēt, un vakarā arī bija izgaismots. No dažādām kempingu vietām var redzēt. Izskatās ļoti jauki.